Labdien, vai mēs varam jums uzdot pāris jautājumus? Jā, varat. Kas sauc slaveno koncertu zāli Liepāja? Lielais dzintars. Kura gada Liepāja kļuva par pilsētu? 1625. gadā. Kas sauc Liepājas futbola komandu? FK Liepāja. Kāds slavens transporta līdzeklis sāka kursēt Liepājā 1899. gada? Vai autobus vai tramvajs? Jūs esat tuvi? Vienu nosauciet? Tramvajs. Jā. Kāds bija galvenais rūpniecības uzņēmums Liepājā 20. gadsimtā? Metalurgs. Liepājas metalurgs. Pareizi. Ko jūs vēlas novēlēt Liepājai? Daudz laimes. Daudz laimes. Paldies jums! Kas sauc slavenu koncertu zāli Liepājā? Liepājs. Jā, Lielais dzintars. Jā. Kura gada Liepāja kļuva par pilsētu? Liepāja tagad ir cik gadi? 400. Un? Garuši atpakaļ. Jā. Jā. Paši izvēlēt. Kas sauc Liepājas futbola komandu? Jā. Kāds slavens transporta līdzeklis sāka kustēt Liepājā 1899. gadā? Kāds pirmais tramvajs? Jā. Kas bija galvenais rūpniecības uzņēmums Liepājā 20. gadsimtā? Tas liels. Jā. Un pēdējais, ko jūs vēlētos novēlēt Liepājai? Es nav. Vēl 400 gadus tādus pašus. Paldies. Jā. Tas ir jums? Paldies. Kā sauc slaveno koncertu zāli Liepāja? Lielais dzintars. Kura gada Liepāja kļuva par pilsētu? 1625. gada. Kā sauc Liepājas futbola komandu? FK Liepāja. Kāds slavens transporta līdzeklis sāka kursēt Liepājā 1899. gadā? Tramvaj. Jā. Kāds bija galvenais rūpniecības uzņēmums Liepājā 20. gadsimtā? Protams, metalurgs. Un ko jūs vēlētos novēlēt Liepājai? Visu labu! Paldies jums! Un jūs vinējat prīze! Kas sauc slavenu koncertu zāli Liepājā? Liepājas dzintars. Jā. Kura gada Liepāja kļuva par pilsētu? 1625. Jā. Kāds slavens transporta līdzeklis sāka kursēt Liepājā 1899. gadā? Jā. Kas sauc Liepājas futbola komandu? Jā. Kāds bija galvenais rūpniecības uzņēmums Liepājā 20. gadsimtā? Jā. Un pēdējais ir, ko jūs vēlētos novēlēt Liepājai? Lai nebūtu tik augsti mēji vairs. Varbūt bišķiņi mazāk cenas. Skaidrs. Tas ir jums par atbildēm.